Labrīt, pirmdienas, ceru, ka jums bija jauka nedēļas nogalme. Mēs turpinām šodien ar 2. Timotejas vēstules 2. nodaļu 7. pantu. Pārdomā, ko es saku, gan kungs tev dos izpratni it visā. Pārdomā, ko es saku, gan kungs tev dos izpratni it visā. Kas par labu padomu? Pārdomā, ko tu dzirdi, un lūdz, lai Dievs dod tev izpratni visās lietās. Dievs svētais gars ir Bībeles autors. Viņš ir tas, kas deva iedvesmi tiem rakstītājiem, kas pierakstīja šīs lietas, šīs mācības, ko viņš gribēja, lai mums būtu. Un ir svarīgi, ka mēs bieži vien tās pārdomājam, ka mēs meditējam uz to, un ka mēs lūdzam, lai viņš dod mums pareizo izpratni, lai mēs pareizi saprastu un izprastu viņa vārdu. Tā vienmēr ir mana lūkšana, lai es pareizi to izprotu un pareizi saprotu un pareizi tad arī mācu to jums tālāk. Nav mūsu gudrība, kas skaitās, ir Dieva gudrība. Un Dievs ir tas, kas uzrakstīja viņa vārdu, un tā mēs tad paļaujamies, lai viņš dod mums izpratni visās lietās. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs lūdzam. Atcerieties, bija reize, kad Filips sastapa vienu Enoku, kas devās ceļā, un viņš lasīja Iezajas grāmatu, un viņš nesaprata, ko viņš lasa, un Filips piegāja viņam klāt, svētā gara iedvesmots, un prasīja, vai tu saproti, ko tu lasi? Un viņš teica, kā lai es saprotu, ka nav neviens, kas man paskaidro. Un tad Filips viņam paskaidroja, un viņš ticēja uz kungu Jēzu un gribēja kristīties, un turpat arī, ka viņi redzēja ūdeni, viņš tika kristīts. Tā kā ir ļoti svarīgi, ka mēs cenšamies un gribam saprast un izprast, un tāpēc Dievs ir devis mācītājs un skolotājs, kas mums palīdz, bet arī mēs paļaujamies uz svēto garu, ka viņš mūs iedvesmos. Pārdomā, ko es saku, gan kungs tev dos izpratni it visā. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par nedēļas nogali, kas tagad ir pagājis, par jaunu dienu, ko tu atkal savā žēlastībā mums esi dāvājis. Mēs pateicamies, kungs, ka tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Mēs pateicamies tev, kungs, ka tu esi devis mums savu vārdu. Un paldies, ka mums nav tikai viena tavs vārds, bet mums ir arī autors, mums ir Dievs svētais gars, kas mājo mūsu sirdīs un kas mums apgaismo un kas dod mums izpratni un sapratni par tavu vārdu. Tavs vārds ir patiesība un mēs pateicamies par to. Un paldies, ka tu esi devis mums savu garu. Paldies, kungs, ka tu neatstāji mūs neziņā, bet tu mums māci un izskaidro un atklāji. Paldies arī par mācītājiem un skolotājiem. Paldies par katru, kas patiesībā sludina tavu vārdu, stiprina, svaida ar savu garu. Kungs, pārmaini tos, kas nemāca tavu vārdu patiesību, un ja viņi nemainīsies, tad izņem viņus ārā, lai mums nebūtu viltus praviešu un maldu mācītāji. Kungs, apžēlojies pār savu baznīcu. Mīļais debes Tēvs, mēs izlūdzamies tev. Svētī pār mūsu zemi, pār mūsu valsti, mēs aizlūdzam par tās vadītājiem un lūdzam palīdz viņiem būt godīgiem un taisniem. Dod mums, kungs, cilvēks, kas ir patiesi un kas dara to, kas ir vislabāk mūsu zemē. Mēs aizlūdzam par tiem, kas dzīvo zem sliktām un brutālām režīmēm un izlūdzamies tavu žēlistību. Kungs, apstādina lielo ienaidnieku, kas draud vienmēr Baltiju. Kungs, mēs lūdzam izjauc un iznīcina visu viņu nodomus ļaunos. Un, kungs, mīļais debes Tēvs, apžēlojies pār Ukrainu, apžēlojies pār Izraelu un Palestīnu, apžēlojies pār pazudušām dvēselēm. Kungs, apžēlojies par tiem, kas maldās un grābstās pa tumsu. Mīļais debes Tēvs, piestājies klāt pie slimājiem, uzliec savu roku, dziedini, mierini, stiprina un palīdz. Mēs aizlūdzam par tiem, kas ir sērās, mēs aizlūdzam, kungs, par tiem, kam nāve tuvojas. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par mūsu ģimenēm. Mēs pateicamies, kungs, par visu, ko tu mums dodi. Par mūsu dienišķo maizi, ko baudām katru dienu, un par visu sakam tev paldies. Mēs nu jaunu sevi nododam tavās rokās, kā dzīvu svētu tev tīkam upuri, tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tā, kungs, mēs visi tagad pakļaujam tev un izlūdzamies kopā mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dieva palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.